šoreiz parādīšu, manuprāt, vienkāršāko veidu, kā izveidot griezumu leņķī. Tad iepriekš veids, ko es izmantoju, bija izveidot griezumu, pēc tam izveidot dažas līnijas, un tad izmantojot rotate funkciju, viņu nolikt pareizajā leņķī. Šajā gadījumā man ir kolonna, kurai ir rotācija, un es gribu iegūt griezumu, kas ir perpendikulārs šai kolonnai. Tātad griezumam ir tāda īpašība, ka viņš ne pie kā īsti neslēdzās klāt, izņemot asīm un references plaknēm. Tātad vienkāršākais veids, kā šajā gadījumā iegūt šo griezumu, ir izveidot references plakni. Varam iet uz, piemēram, Architecture, Reference Plane, un izvēloties vajadzīgo plakni, novietot to šo references plakni. Lūk, pēc tam es izvēlkot ārā. Šī līnija atrodas tieši tajā vietā, kur es gribētu izveidot savu griezumu. Līdz ar to uzspiežot griezums, es jau varu pieķerties šai plaknei un izveidot vēlamajā leņķī griezumu. Kā var redzēt, šis griezums ir tieši perpendikulāri kolonnai.